Dāmas un kungi, arī tie, kas mūs vēro TVNet. Sem.lv. Mēs esam atpakaļ no šodien noslēdzošās kafijas pauzes un turpinam darbu pie pamatkonferences jautājuma nacionālās politikas loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā. Un šim nolūkam mums ir veltīta arī noslēdzošā paneļa sesija, kurā dalību ņems 4 dažādu dalību valstu pārstāvi, vienlaikus arī kontrolējošo institūciju pārstāvi, kas vienojušies uzraudzības konsorcijā, kontrolas konsorcijā, un arī 2 pārstāvi no Latvijas. Un pamatā runāsim mēs par jautājumiem, 2 jautājumiem. Viens skars pamatvērtību jautājumu vairāk valsts vai mazāk valsts būvniecības kontrolas nodrošināšanā. Savukārt otrs jautājums, kuram mēs sesijas laikā pieskarsimies, būs par brīvprātības vai obligātajiem principiem būvniecības standartu noteikšanā, izmantojot tos kā papildu kvalifikācijas kritēriju, piemēram, publiskajos iepirkumos. Dāmas un kungi, mēs pielietosim demokrātijas instrumentu ar digitalizācijas palīdzību arī šajā sesijā, un šeit tas notiks paralēli. Mēs tātad runāsim par pirmo jautājumu par to, vai valdības apstiprināts rīcības plāns palīdz vai faktiski varbūt traucē nozares attīstībai. Un vairāk jāpaļaujās vienkārši uz tirgus pašregulāciju, un tāpēc mēs aicinām jūs iet, ja mēs varam vēlreiz ieraudzīt šo te slaidu, jeb šo mirkļa momentu atspoguļojumu, es izdomāju korektāko izrunu mentai.com, un lietojot redzamo slaidā kodiņu, jūs arī varat mēģināt tātad parādīt savu viedokli, atbildot uz jautājumu, vai valdības apstiprināts rīcības plāns būvniecībā vairāk palīdz vai traucē nozars attīstībai. Un jūs varat nobalsot ar savām domām. So, ladies and gentlemen, we are starting our final. Tagad mēs sākam nākamo paneļa sesiju un runāsim par pamatjautājumu, vai rīcības plāns no valdības puses palīdz, vai arī tieši otrādi kavē nozares attīstību, un tiem, kam ir mobīlie telefoni, varētu par to balsot. Jums šis jautājums ir nopostēts gan angliski, gan latviski. Un tagad aicināsim mūsu panelistus Mārtiņu Raselu, Raineru Mikulicu, un aplaudēsim runātājiem, Mārtiņu Raselu Kraučeru, būvniecības kontrolas konsorcija ģenerālsekretāru Raineru Mikulīti, Laurent Penot, Eiropas būvniecības kontrolas konsorcija prezidentu, kas dos mums franču perspektīvi, un arī Tomas Mugie, kas dos mums apvienotās karalistes perspektīvu. Mums ir Valantis no Latvijas, Edmunds, lūdzu, piebiedrojoties mums. Edmunds Valantis no ekonomikas ministrijas. Viņš faktiski kaut kādā veidā pārstāv visu valsts nozari. Un Mārtiņš Tols, kas ir nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieks. Un mums te ir tāda vienkārša sistēma. Mums te ir tikai kungi, nav nekāda dzimuma līdzsvara. Un mēs gribētu jautāt, vai rīcības plāns mums palīdz, vai tieši otrādi kavē. Iet runa par valsts izstrādātu rīcības plānu, vai ir vajadzīgi vairāk, lielāka valsts ietekme vai mazāka valsts ietekme. Kā jūs domājat? Un pavisam īsi katrs no jums 3 minūšu laikā varētu izteikties par šo jautājumu. Un mēs sāksim varbūt ar apvienotās karalistes perspektīvu un jūsu personīgo viedokli šajā jautājumā. Jūs
mēs zinām, ka jums ir šis Brexits bijis. Ļoti patīkami, ka jūs minat kā vienmēr Brexitu. Nekas jau bez tā neiztiek. Un es esmu CBC viceprezidents un starp 91. un 95. gadu es arī biju atbildīgs par būvniecības notikumiem Anglijā un Velsā. Un tur ir diezgan liela kontrolēts šis jautājums. Tāpēc es, un īpaši Velsā, un es domāju, ka ļoti interesanti, kā jūs ierosināt jautājumu par šo valdības rīcības plānu, bet ir diezgan sarežģīti runāt par valsts plānu un tehnisko regulējumu un arī minimālo algu. Es gribētu teikt, ka es domāju, ka valstī ir jāveido nacionālā politika būvniecības jomā, bet likumi jānosaka caur būvniecības likumu. Es teiktu, ka visās valstīs, ne tikai jaunatīstības valstīs, ir vajadzīgi būvniecības noteikumi. Paldies, Paul. Un tagad mēs padodam mikrofonu pa labi. Jautājums, ja es to labi sapratu, ir tāds, ka valdībām varbūt vajadzētu izteikties visu cilvēku vārdā par mūsu šī brīža vajadzībām un par tām vajadzībām, kas vēl būs. Un es domāju, ka būvniecības nozarei vajadzētu tiešām arī domāt par to, ka viņai būtu jāsaņem šāda atpakaļ nākoša saite. Valdības, protams, nevarētu izteikties par kaut ko tādu, kas neskartu iedzīvotājs gan šobrīd, gan vēlāk. Un tāpēc tas ir tas un tā saite, kas mums jāņem vērā. Jautājums ir ne tik daudz par to, kurš uzņemas iniciatīvu, bet drīzāk par to, kā šī iniciatīva tiks attīstīta tālāk. Un tas memorands, es neesmu pārliecināts, vai es ar viņu esmu viensprāts vai ne, bet es domāju, ka šī ideja par memorandu starp nozari un valdību ir ļoti laba doma, jo tas ir arī veids, kā dzirdēt to, ko cilvēki saka par šo, un tas arī ir veids, kā virzīt uz priekšu likumus un normatīvas un noteikumus, bet, protams, mums visiem šiem noteikumiem jābūt piemērojumiem, jo galu galā ir klients, kurš visu to pirks, un klients jau, protams, nepērk noteikumu vai likumu, bet gan pērk drošību, un tāpēc mums ir jārēķinās ar sabiedrības vajadzībām, un ir jābūt par to jāvienojas kopā. Jā, un Rainer, jūs, ko teiksiet? Es saprotu, ka tagad mēs tikai par pirmo jautājumu runājam. Jā, vai ir vajadzīga lielāka valdības ietekme vai mazāka valdības ietekme? Es gribētu runāt par pēdējo valdības rīcības plāns, vai vairāk valdībai būtu jāiesaistās vai mazāk jāiesaistās, tas ir daudz plašāks jautājums. Bet valdības rīcības plāns, es domāju, ka es drīzāk piekristu šim rezultātam, ko mēs redzam slaidā, šim referenduma rezultātam. Es domāju, ka tas vairāk palīdzēs nekā nepalīdzēs vai traucēs. Nav arī gan pilnīgi skaidrs, vai tas palīdzēs. To mēs varēsim noskaidrot tikai tad, kad mēs zināsim, kādas rīcības ir iekļautas šajā rīcības plānā. Tur varētu būt arī kādi naudas ieguldījumi, kas varētu būt viens no nozīmīgiem elementiem šāda rīcības plāna veiksmīgumam. Ir tādi motivācijas veidi, investīcijas labākā kvalitātē, kas palīdz. Tāpēc es domāju, ka tas ir valdības
uzdevums. Valdība ir atbildīga par veselību un drošības jautājumiem, par ko mēs runāsim nākamā jautājuma ietvaros, bet valdība noteikti ir atbildīga arī par to, ka tiek nodrošināt vienoti spēles noteikumi gan nozarei, gan arī investīcijām nozarei. Un tāpēc ir vajadzīgas šīs maigās darbības, kas nav varbūt likumdošanas darbības, bet rīcības plāns, kas varētu būt šis šāds maigs iejaukšanās veids, iesaistīšanās veids, lai radītu visiem vienādas spēles noteikumus būvniecības nozarē. Paldies, Rainer! Paldies! Jūs norādījāt, ka plāns ir galvenais, un tā ir tikai forma, bet saturs ir galvenais, jeb karalis. Paldies. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu rīcības plāns, bet arī valdība, lai to ievērotu un izpildītu. Un piemērs no Lielbritānijas. Lielbritānijā valdība ir noteikusi, ka obligāti jāizmanto BIM valsts ēku plānošanā un celtniecībā. Un esmu arī strādājis Bangladešā un Kambodžā. Un mana pieredze liecina, ka ja valdība neiesaistās, tad nekas nenotiks. Un rezultātā Bangladešā ir bijušas katastrofas, kur ir sabrukušas ēkas, un jāsaka, ka tur būtu nepieciešams investēt valsts kontrolē. Ne tikai jābūt likumiem, bet arī to piemērošana ir jānodrošina. Paldies, ļoti noderīgas atziņas. Un tagad, Mārtiņ, vārds jums. Un Edmunds varbūt ņems pēdējo vārdu kā valdības pārstāvis un teiks jā vai nē pats savam plānam. Mārtiņ, lūdzu. Tākajiem šeit, jo es pārstāvu gan valsti, gan privāto sektoru. Jautāsiet, kāpēc tā? Tādēļ, ka valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi gluži vienkārši ir 100% piederoši finanšu ministrijai. Tātad valstī, bet no otras puses mums ir gan, tāda, es neteikšu tieši, tā ir pastarpināta normatīvās bāzes radīšana, un no otras puses mums vajadzētu būt komersantam, ražot pievienot vērtību, būvēt ēkas, remontēt viņus un uzturēt. Un tad, skatoties tā bailīgi gan uz Edmundu, gan uz Pēteri, man jāmēģina teikt, redz, ja būvniecības kontrolas birojas nedarīs savu darbu, tad ēkas bruks, ja? Bet, ja pa daudz darīs, tad atkal mums būs galvas sāpes. No otras puses, katra no ministrijām, iesaistītajām vismaz ekonomikas un es pārstāvu finanšu ministrijas pusi, ja mēs esam atbildīgi par kaut kādu savu politikas jomu. Un tad, jau, kā jau saka, bez valdības, bez noteikumiem nekur, tepat vien esam. Ir jāražo kvalitatīvāki produkti. Manā gadījumā tie ir normatīvie dokumenti, un otrs, tie ir cilvēki. Gluži vienkārši kvalitatīvi zinošāki. Un to dara mūsu izglītības sistēma, kāda viņa ir tāda ir. Mums ir jāražo, es esmu pasūtītājs šajā gadījumā, jeb klients, tā kā mēs te esam pieraduši runāt, ja? Mums ir jābūt izglītotākiem tam klientam. Galā es noredzējuši uz vienu praktisku piemēru, ja gadījumā mēs neesam uztaisījuši pa visiem kopā vienu normālu projektēšanas uzdevumu, tad, vājš projekts, būvniecības laikā mums ir ar viņu liels problēmas, ir jāpārbūvē, jāpārzīmē, jāpiemaksā, un laikā mēs iebraucam. Bet, protams, nevar nerunāt ir par tādu fenomenu kā papīrs. Ja? Mums pils otrās kārtas projekta saskaņošanas projekts būvvaldē 64 sējumi, 4 eksemplāri, kravas mašīna, ar kur mēs vedām uz būvvaldu. Nedomājieties, ka nevis kā agrāk varēja labot, ja? Bet tagad, piemēram, pie kaut kāda korekcija veikšanas mums tas viss ar to kravas mašīnu jāved apakaļ. Jātais korekcijas jāsniedz vēlreiz iekšā. Ja? Varat iedomāties, kā mēs jūtamies. Tā kā es gribētu teikt, kaut kāds līdzsvars ir jāatrod tā, lai visiem ir labi, bet, protams, visam pa virsmu ir kvalitatīva komunikācija starp mums visiem. Ja? Tā, lai mēs saprotam viens otru.
Paldies par viedokli. Padomājiet, kā silst loģistika tajā brīdī, kad jūs ar fūru pārvadājat. Ja, protams, jokojot. Bet interneta drukāt ārā iespējams, ka tas ir labs backups. Bet tas cits stāsts, protams. Edmund, jums jānoslēdz šis te pirmais jautājums ar pašu refleksiju. Zināmā mērā Freida doma par psihoanalīzi ir atgriezusies, jūtieties kā divānā, ir vēla pēcpusdiena. Daudz ideju ir izskanējis. Tad kā ir ar valdības plānu un kur jūs saredzat labos to? Es nesauktu viņu par valdības plānu, bet, rīcības plānu. Ja mēs runājam par rīcības plānu, tad mums droši vien, kad ir pašlaik šis memorands noslēgts un mēs izstrādājam būvniecības attīstības stratēģiju, manā skatījumā tik tālu, ja šī plānā netiek apstiprināts finansējums konkrētām darbībām, tad šāda dokumenta izstrādē ir ļoti kritiska nozares viedoklis un pasūtītāju viedoklis. Un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, kad daudzi pasākumi, kas ir saistīti ar efektīvākiem procesiem, ar nozares konkurētspēju, tas nav tas, ko valdība var nodiktēt vai pateikt visu priekšā. Daudzi pasākumi ir tādi, kas ir jāveic nozarei, kas pašai ir jāpiekrīt, un faktiski tikai veicot valdības pusē savus darbus un nozarei savā pusē darbus, mums ir iespējams sasniegt tos labākos rezultātus. Protams, ir atsevišķas tēmas, kur no ministrijas puses mēs īsti nevaram un nedrīkstam piekāpties attiecībā uz drošību, uz to, lai pasūtītājs ir pasargāts būvniecības procesā. Bet konkurētspēja, kā labāk plānot nozares attīstību, es domāju, ka bez nozares atbalsta šāda veida dokumentam nav īsti pamata būt veiksmīgam. Paldies liels. Well, we have done with the first circle. Paldies, mēs esam pabeiguši pirmo atbilžu ciklu attiecībā uz pirmo jautājumu. Un tagad 3000 cilvēku ir balsojuši, 21, kas ir vairākums, ir teikuši, ka valdības atbalsts daļēji palīdz. Ir arī divi ļoti depresīvi noskaņot cilvēki šai telpā, kas saka, ka valdība traucē drīzāk. Un vairums 11, vai daži cilvēki vēl ir 11 tātad, kas uzskata, ka valdība palīdz. Tā ka ļoti labi, ka neviens šai telpā nav ļoti depresīvi noskaņots, bet tas nenozīmē, ka tāda nav ārpusē, jo ja cilvēki ir depresīvi noskaņoti, tad viņi parasti nav klāt. Bet mēs turpināsim ar otru jautājumu, un tas attiecas uz kvalitātes standartiem. Un jautājums ir, vai kvalitātes standartus celtniecībā būtu jādefinē kā obligāti vai brīvprātīgi, un veicinot to izmantošanu kā papildus kvalifikācijas kritēriju. Tomēr kā brīvprātīgi, izmantojot kā papildus kvalifikācijas kritēriju. Piemēram, publiskajos iepirkumos jautājums, kas izsauc savā ziņā arī fluktuāciju zālē, jeb šo viļņošanos. Iespējams, tam ir kāds vēl pamatotāks iemesls, jo pēc tam mēs arī pieņemsim jautājumus no zāles panelistiem. Well, this time, just to break a bit the system, we're going to start the answer circle from Paul. Tagad sāksim atkal atbilžu apli ar Paulu, kā pagājušreiz. Manuprāt, standartiem ir jābūt obligātiem, tāpēc mums ir šie regulējumi. Tā kā, ja standarti tiek pieņemti, tad visiem ir jānodrošina tiem atbalstība. Tad jau kolēģis teica, ka nav jēgas, ja ir noteikumi vai regulējumi, ir nepieciešams nodrošināt to piemērošanu. Lai nodrošinātu to, ka arhitekti nodrošina atbilstību un tas palīdz
arī tā kā nodrošināt tādu dabisko atlasu ekonomikā, kur tie cilvēki, kas neatbilst vai nenodrošina šo atbalstību, automātiski tiek izslēgti no spēles vai no industrijas. Un ir arī tādi minimālie standarti. Piemēram, Lielbritānijā mums ir daudz energoefektivitātes standartu, un dažas organizācijas pieprasa augstāka līmeņa energoefektivitāti, izstrādājot iepirkuma kritērijus, bet es uzskatu, ka tiem pašiem pamatstandartiem ir jābūt obligātiem visiem. Paldies, Paul. Dodam mikrofonu tālāk, lūdzu. Es teiktu, attiecībā uz kvalitātes standartiem vai par kvalitātes līmeņiem. Noteikti, ka ir kaut kāda minimālām prasībām, ko pieprasa arī tirgus un iedzīvotāji un sabiedrība. Tas attiecas uz drošību. Droši vien cilvēki ne uz mirkli nepieļautu domu, ka netiek ievēroti drošības noteikumi. Un tam ir jābūt nepieciešami. Ja es nopietni atbildētu, tad man jāsaka, ka tas ir obligāti pieprasāms, un tas nepat netiek izteikts vārdos vai verbalizēts, tas ir pašsaprotami. Taču attiecībā uz kvalitātes standartiem citā izpratnē, tad tas ir jāsaskaņo ar pieprasījumu. Ja nevienu neinteresē kaut kāda kvalitātes standarta ievērošana, tad varbūt, ka to varētu tādā rekomendāciju līmenī piemērot. Un varbūt, ka vienas paudzes ietvaros vajadzības tik krasi nemainās, un varbūt tikai nākamā patērētāja paudze varbūt izvirzīs atšķirīgas prasības. Bet attiecībā uz drošības jautājumiem te nevarētu būt nekādu izņēmumu. Tie ir jāievēro stingri, bet pārējos standartus tad varbūt varētu teikt, ka varētu to šķirot tādos minimālajos standartos, kas jāievēro, un pēc tam pārējie varētu būt rekomendētie tie pieejamie standarti, ko varētu ievērot vai no kuriem varētu atteikties. Varbūt, ka tas process, kā tie nomainās paudžu gaitā, varbūt nav nesāpīgs vienmēr, bet, manuprāt, arī būvniecības sektoram vajadzētu prast sabiedrību informēt tādā bezkaislīgā, skaidrā veidā. Rainer, ko jūs domājat par šo jautājumu? Paldies liels! Es teiktu, ka vajadzētu šeit atšķirt kvalitātes standarti. Kas tad tie ir īsti kvalitātes standarti? Varētu to interpretēt, piemēram, kā kvalitāti, minimālos kvalitātes standartus, kas ir veselības un drošības standarti, un tiem jābūt obligātiem. Bet iespējams, ka tas varbūt nav tā īsti ieliekams standartos, bet drīzāk noteikumos, kodeksos, būvniecības kodeksos. Tiem, protams, ir jābūt obligātiem, bet kvalitātes standartus varētu arī saprast kā augstākas kvalitātes standartus, ne tikai minimālās prasības, bet augstāks standarts. Tad tiem nebūtu jābūt obligātiem. Bet ir arī trešā iespēja, un tā ir, kā šī kvalitāte, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par minimālo vai augstāku kvalitāti, kā to nodrošināt. Un tad mums rodas jautājums par būvu kontroli inspekciju. Un tad ir jābūt tomēr kaut kādai minimālai būvniecības kontrolei, kontrolas iestādēji un kontrolei, kas nodrošina, ka ir ievēroti minimālie obligātie standarti, tie ir sasniegti un ieviesti, un tad vēl varētu domāt par brīvprātīgiem kvalitātes marķējumiem, sistēmām, piemēram, augstāku piekļuves standartu vai kaut ko līdzīgu. Es tāpēc gribētu šeit nošķirt šīs divas lietas, bet ja
kvalitātes standartus jūs saprotat kā minimālos drošības un veselības standartus, tad, protams, tiem ir jābūt obligātiem. Mārtiņ? Es gribētu piekrist saviem kolēģiem, bet es arī gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgs piemērs valdībai un šiem iepirkumu līgumiem ir jābūt piemēram, jo citādi jau viens standarts neievēros. Un tas ir ļoti labi, ka jūs šo momentu fiksējāt. Un tad mums ir vēl viena latviešu tradīcija. Mēs sakam tā, ja kāds sēž starp diviem cilvēkiem, kas ir starp Mārtiņu un Mārtiņiem, diviem citiem cilvēkiem, tad jūs varat kaut ko vēlēties. Un tad jūs varat noteikti kaut ko vēlēties. Mārtiņ, tālu? Teikšu pavisam vienu piemēru tādu izdzīves. Tikko ievācāmies noīrētā jaunā dzīvoklī. Māja uzbūvēta pēc Latvijas standartiem, kā es noskaidroju tikko. Bet mazgājoties dušā, man ūdens prom neiet. Krājās, respektīvi. Ja es pavisam tādu tievu strūkliņu palaižu, tad vēl kaut kā. Bet, ja es tā pavisam no sirds gribu nomazgāties, neiet prom. Un, kad es runāju ar būvnieku, ar ēkas īpašnieku, apsaimniekotājiem, visiem pārējiem, viņi saka, nē, pēc Latvijas standartiem ir uzbūvēts. Ja? Tad, protams, ja mēs runājam, Laurens jau pieminēja drošība, pārējie arī runātāji, Rainers un citi. Ja? Drošība pirmajā vietā, tur vispār nav šaubu. Jautājums, cīnīsimies mēs par tiem ūdens standartiem aizējošajiem notek ūdeņu vai nē. Ja? Tas jau ir cits pavisam jautājums, cita līmeņa jautājums. Es domāju, dabīgi, ka netaisīsim valstiska līmeņa problēmu tur, kur tādas nav. Ja runājam par mani kā pasūtītāju, es te vairāk pārstāvu valsts nekustamos īpašumus, ja? Kas mani visvairāk satrauc no standarta viedokļa? Protams, ka ir runa par drošību pirmajā vietā un vēlreiz drošību. Tam mēs esam pievērsuši uzmanību, bet ir jau arī citas lietas, kas mums dzīvi tā kā maķinīt maitā. Un tad viena lieta, kaut vai praktisks piemērs, ir vai nav standartizēti līgumi, sākot ar projektēšanu, būvuzraudzību, ja, būvniecību un tā tālāk. Protams, ja mēs dodam iespēju staipīt to kaķeiz astsnību, to harmoniku, ja? Cilvēki ir, kas to izmantos, un tāpēc mēs būtu kā pasūtītāji ieinteresēti, lai ir šie standartizētie līgumi būvniecībā, ja, lai mums nav iespējas ietekmēt kādam un vilkt to deķīt uz vienu vai otru pusi. Ja mēs runājam par tādu lietu kā saistību nodrošināšanu, te arī tikko izskanēja, cik augsta līmeņa garantijas mums, piemēram, kaut vai tā pati banka nodrošina, jeb apdrošinātāji. Tikko saskārāmies ar gadījumu, kad banka izmaksā pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties, un tad mēs sākam risināt attiecības, bija vai nebija taisnība un kam. Tad apdrošinātājiem mums ir tas lielais kašķis. Visi zina pēc pils ugunsgrēka, kas notiek ar apdrošinātāju, cik tālu debatas ir aizgājuši, un mums pat labam ir arī viens otrs līguma laušanas process, kur mēs tieši tāpat saskaramies ar apdrošinātāju nevēlēšanos izmaksāt, pat tad, ja tur ir rakstīts pirmā pieprasījuma garantija. Ja? Tā kā standarti ir vajadzīgi. Cik detalizēti, cik augsta līmeņa, ja? Protams, varam par to spriest tālāk. Paldies, bet jūs ļoti taupīgs attiecībā uz ūdeni toties, jo viņi var izmantot vēl un vēl pēc tam nedēļas garumā. Paldies. Edmund, lūdzu. Ja, no visu dzirdēto, droši vien, ka mēs... Ja es varu palūkt mikrofonā, jo man stāstīja, ka mūsu pašu meditācija neizskanot līdz Latgalei, Kurzemes rietumkrastam. Jā. Skaidrs, labi, centīsimies visiem Latvijas iedzīvotājiem nonest šo vēsti. Droši vien, ka ūdens standarti mums visaugstākie, tā no prasību viedokļa un efektivitātes, bet, protams, visas lietas, kas attiecās uz drošību, protams, ka viņas ir obligātas. Tas, ko caur publisko iepirkumu ir jāveicina, un faktiski šeit ir vairāk jautājums nevis par to, kad obligāti, bet par labās prakses paraugiem, specifikācijās, nolikumos attiecībā uz energoefektivitāti. Protams, ir minimālās prasības jānosaka, bet, protams, ka šīs prasības, un to mēs visi redzam, kad gadiem ejot šīs prasības paliek arvien augstākas un augstākas. Un
Un tie, kas ir apzinīgi, mēs aicinātu tomēr domāt par šo ēku ilgtspēju un šīm prasībām, jo ne visas prasības, kas šobrīd ir minimālās, ne visas mums vajag pacelt tik augstā standarta prasībā, kad tas iet pāri, teiksim tā, ekonomiskam izdevīgām. Vienlaicīgi tie, kas ir gatavi jau šobrīd ieguldīt vairāk, mēs tikai esam priecīgi par to, kad tiek ieguldīts gandrīz 0 patēriņa ēkās, tiek ieguldīts šajās gudrajās ēkās, un faktiski, ne ar ko jau mūsu viedoklis neatšķirsies, ko kungi jau minēja, ir minimālās prasības, un tad, teiksim, tāds ar kopēju izpratni ir jāveicina to, ka šīs prasības ir vien augstākas un augstākas, un tās ir brīvprātīgas. Paldies, Edmund, un ko mums tauta saka šajā gadījumā? Vairākums pilnīgi pārliecinoši izsaka viedokli, ka obligāti būtu jānosaka tātad standarti būvniecībā, un šim ir saistošs spēks. Balsojums ir jaudīgs un, protams, saskan arī ar panelī teikto. Well, we have a wonderful, I believe, gentlemen, we could do that. Teiktu, ka mēs šitā varētu runāties visu sestdienu svētdienu. Mēs tāpēc neiedziļināsimies varbūt šajos jautājumos, bet drīzāk ļausim auditorijai uzdot jautājumus. Jūs arī ar savējo. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, lūdzu. Vēlreiz. Par šo jautājumu. Ir skaidrs, ka pirmais, kvalitātes standartiem ir jābūt pieejamiem, kas, diemžēl, mums šeit Latvijā nav. Pasūtītājs izvēlās un savās prasībās nosaka, pēc kāda kvalitātes standarta, tad viņš sagaida to, kas tiks uzbūvēts. Bet saistīt to kā kvalifikācijas kritēriju nekādīgi nevar. Paldies. Mēs varam pieņemt vairākus jautājumus pēc kārtas un tad uz tiem arī kopumā reflektēt. Lūdzu, šeit otrajā rindā ir... Mēs sāksim ar otro rindu un pēc tam tālāk, ja? Ja drīkst. Jā, otrajā rindā. Tā. Laikam tiku pirmais atkal, ja? Labi. Man liekas, pirmais jautājums bija drusku nekorekts, jo mēs runājām par politiku vai kaut kādu, teiksim tā, dokumentu, par kuru saturu mēs nezinām. Jā? Tur arī bija reflektanti, kuri teica, ka būtiskākais ir saturs, un tikai tad mēs varam par kaut ko balsot. Un šajā gadījumā, varbūt tas tā nebija gluži pareizi, ja, no balsošanas viedokļa. Ja? Tad tas būtu tāds aizrādījums. Ja mēs runājam par standartiem, un sevišķi drošības standartiem, ja, tad es nesaistītu kopā ēkas energoefektivitāti, par ko jūs minējāt, saistībā ar drošību. Tās tomēr divas dažādas lietas. Ja. Saistībā ar ūdens noticēšanu, tā arī nav it kā drošība, kaut kādā mērā, ja, varbūt tās, ka jums lietošanas instrukcijā ir norādīts ūdens daudzums, ko jūs drīkstat izlietot vienā mazgāšanās reizē, ja, pie noteikti intervāli, ja, jo pēdējā laikā ēku nodošanas brīdī tiek dot līdzi instrukcija, kā jums lietot šo ēku, ja, un tur ir bieži vien tādi punkti, ja, kas viens otru izslēdz, ja, tā kā jūs paskatāties, noteikti atradīsiet kaut ko, ja. Tas, kas ir saistīts ar materiālu kvalitāti, ja, jo šeit ir runa par standartiem vispār būvniecībā, ja, tad uz doto brīdi, vismaz Latvijā, ja, ņemot vērā, ka mums nav noteikts kaut kāds minimālais līmenis, tad man, piemēram, tā kā es no jumtu jomas nāku, ja, tad man bija viens ļoti liels izbrīns, kad mums būvmateriālu veikalos nav iespējams nopirkt Eiropas standartiem, piemēram, atbilstošus būvmateriālus, jo mūsu līmenis ir cena, un cenas līmenis ir tas, ko jūs nosakiet uz doto brīdi pircējiem, pakalpojumu, teiksim, izmantotājiem, ja, jo viņiem nav citas alternatīvas. Ja. Un šī gadījumā šeit ir stāsts gan par materiāla standārtu minimumu, ja, kas nosaka kaut kādus noteiktus parametrus, zem kuriem nedrīkst vispār tirgot tos materiālus. Ja viņš kaut kur no rokas rokā nopērk, tas ir cits jautājums, ja, bet vismaz izmantojot valsts iepirkumos, tur ir jābūt tam viennozīmīgi diktētam. Ja. Un būvmateriālu veikalos nevar tirgot materiālus, kas neatbilst kaut kādam minimālajam. Ja. Un atgriezīšos pie tās pašas tēmas, kas ir atkarībā ar cilvēku, tātad šo te
kvalifikāciju līmeni. Ja. Jūs runājat par drošību, bet visas šīs te frāzes, viņas vairāk ir tādas, nesaukšu populistiskas, bet viņas ir tādas, afišas, ja. Tā kā mēs kādreiz gājām gājienos, mums bija afišas, darbs dara tur darbu vai būs labāk, ja mēs kaut ko citu darīsim un tā tālāk. Bet stāsts šī gadījumā ir ļoti vienkārši. Kaut vai viens piemērs, uz doto brīdi mums ir nosacīts ar likumu, LBN ir rakstīts, ka drošības sistēmas tiks uzstādīt uz jumtiem un tad var neuzstādīt norobežojušās konstrukcijas. Jūs ziniet, ko tur uzstāda? Jūs būtu ar mieru pie tā āķēties? Es nē. Un tad šeit ir jautājums, vai mums ir runa tikai par šo lielo globālo standārtu ēkai, vai mēs tomēr ņemsim līdz pirmai skrūvītei un pārbaudīsim šo te pirmo skrūvīti, vai viņi ir ieskrūvēti pareizi, un vai viņu mēs vispār varam izmantot lietošanā. Un tad ir jautājums, kurš būs atbildīgs par šīs mazās skrūvītes ieskrūvēšanu, un tad iesim uz leju vai iesim uz augšu pie jau, teiksim, tā inženieriem, arhitektiem un tā tālāk. Ja. Līdz ar to, teiksim, es tomēr gribētu nonivelēt to visu līdz tam līmenim, ka sākam no pašas apakšas un ejam uz augšu, jo arī tā ir būvniecība. Un jums to trapu visticamāk kāds santehniķis iemontēja, un nevis kāds būvdarbu vadītājs vai arhitekts, ja, vai ņemsim vēl tālāk kāds būvuzraugs. Ja. Paldies, šis kalpoja kā komentārs. Saudabīgos gājienos jūs esat gājis ar šāda uzrakstu veidu uz plakāta. Bet kā politikas zinātnieks vēlos izteikt jums, tādā ziņā arī komentāru jūsu komentāram. Jūs balsojat, bet tas, kas pēc tam ir, tā ir pilnīgi cita pasaule. Tā ir norma mūsdienās. ASV vēlēšanas to apstiprina. Tātad mēs varam pieņemt vēl vienu jautājumu. Jā, lūdzu, kungs arī ar mikrofonu, un tad mēs atbildēsim. Jā, es jūs redzu. Droši. Labi, sākumā jūs, jā, yes, please, un pēc tam jūs. Me? Ok. Es pārstāvu Norvēģijas pašvaldības CBC sanāksmēs, un mums ir mazliet cits skats, ja mazliet citi kodi, piedodiet, būvniecības kodi, bet katru dienu mēs sastopamies ar lietotājiem un viņu aizsardzību, jo lietotājiem ir pavisam citas intereses nekā vietējām iestādēm. Vietējām iestādēm nerūp privātās intereses vai privātas vienošanās par to, kuras jūs ievērojat. Viņi vienkārši skatās uz kodiem. Un šeit var būt pretruna. Tāpēc mans padoms pašvaldībām ir nebāžieties tur, kur jūs, ko jums nebāžieties tur, kur jūs neviens nelūdz. Paldies. Jautājums. Komentārs. Atšķirībā no šiem mācītiem vīriem, un angļu valodas prevalents es gribētu komentēt vai jautāt angļu valodā. Kvalitāte ir ļoti interesants jautājums. Renera definīcija ir paplašināta tā, lai saprastu dzīve, drošība un veselība, jo standarta loma ir tieši aizsargāt dzīvību un novērst nāves gadījumus. Un šo faktoru mēs nedrīkstam ignorēt. Vai varbūt man ir jāatgādina jums par 54. Un otrs kvalitātes jautājums ir sekojošs. Var jau izveidot kvalitātes standartus, bet kas būs to pamatā? Vai tad kvalitātes prasības nav iekļautas visās būvniecības prasībās būvniecībai? Jo kā var dabūt kvalitāti, ja darbs nav attiecīgi veikts? Un es gribētu atgādināt, varbūt jūs nezināt kaut ko, bet pēc Otrā pasaules kara bija tāds amerikānis Demings, kas izstrādāja tādu pieeju building inequality. Viņu izdzina no Amerikas valstīm,
un beigās viņš savu dzīvi beidz Japānā, un Japānā tika pieņemts šī viņa izstrādātā metodoloģija. Varbūt to ir grūtāk piemērot būvniecībai, bet to ļoti labi var piemērot ražošanai, lai ražošana nodrošinātu būvmateriālu kvalitāti, un tas nozīmē, tā ir zinātniska pieeja, ar kuru jūs iebūvējat kvalitāti, un nevis pārbaudat kvalitāti, bet iebūvējat kvalitāti. Paldies par jūsu komentāru. Which were served as a comments. Visa minētā, kas tagad mums kalpo kā komentāri. Tiek mikrofons pie jums, ka tās ir 30 sekundes. Spēles notiekam nemainās, šoreiz tās arī ir 30. Bet mikrofonā lūdzu, lai jūs dzird Latvija. Protams, mūs translē arī visā pasaulē, bet visā pasaulē nezinu, ka mūs translē, tāpēc tā ir Latvija. Es taupīšu sekundes, tātad visi pavisam vienkārši. Ir 6 būtiskās prasības būvēm likumā. Ja? 7 esot. Tā gan ir 7, jā. Pielikām klāt 7, jā. Bet visām būtiskām prasībām ir pretīm savi normatīvi. Katram normatīvam ir mērvienība. Ja? Tas par drošību. Tātad, ja jūs ziniet tirgus cenu, materiālam, konstrukcijai, vai varbūt visai būvē kopumā, ja? Tā sakot, tirgus cenu un arī būvē kopumā ir liederība, ja? Tātad jūs izdaliet šo te tirgus cenu, kur jums tiek piedāvāt, ar liederības funkciju. Un tas būs jums konkurences kritērijs. Tas attiecās uz drošību. Tagad ir otra puses standarts, tas sakot, tie tiek kvalitātes standarti, ja? Tātad tie ir projektētāja, pareizāk sakot, savu projektētāju, tai pasūtītāja prasības. Vai viņas tiek apmierinās, vai netiek apmierināts, un cik tas maksā. Un tādā veidā jūs variet sarēķināt, tā ir elementāra matemātika, sākuma skolas matemātika, to es jums aizsūtīšu. Ja? Tātad, atsameklīt, ja? Tātad, tādā veidā jūs varēsiet atrast kvalitātei cenu, kura nav nosaukta gan tajā Eiropas direktīvā, viņa nosaukta tikai vārdiem, bet kā ir kvalificēta, tas nav pateikts. Tātad kvalitātes cenu, un ar to viennozīmīgi, bez konfliktiem, bez tiesām, iet un konkurēt. Konkurēt tātad var gan celtnieks, gan arī projektētājs. Kaut gan projektētājiem būtu kam tas būtu jāsagatavo. Paldies par uzmanību. Paldies jums liels par komentāru. Un tātad, dāmas un kungi, mēs noslēdzam mūsu jautājumu apli. Mikrofonu no jums rekvizē. Un attiecīgi no visiem izskanējušajiem jautājumiem šķiet jautājums bija par pieejamību. Sākotnēji minētais. Varbūt šajā gadījumā es lūkšu Edmundu ātri savilkt kopā, jo mūsu panelistiem jādodās uz lidostu, cik es zinu. Tāpēc varbūt, Edmund, jūs varat spārnot to latiņu frāzi ar vienu teikumu atbildēt uz visiem 6 komentāriem, vienu jautājumu un slēptajām vēlmēm zālē. Jā. Mikrofonā, ja? Jā, paldies par iespēju tik brīnišķīgu. Mans komentārs ir sekojošs, kad lielā mērā būvniecības kvalitāti noteiks ne jau tas, cik daudz un detāli mums ir šīs standartu un normatīvu aktu detalizācija vai skaits. Lielā mērā ne tas, cik daudz mums ir kopumā pa valsti būvinspektori. Tas nebūs tas kritiskais. Kritiskais būs tas, kad visi būvniecības nozarē iesaistītie būs vērsti uz to, ka ir nepieciešams nodrošināt šo būvniecības kvalitāti un par saviem darbiem atbildēt finansiāli. Tad, kad mēs šādu sistēmu mehānismu panāksim, tā pati sevi iekšēji attīrīs no tā, kad nevarēs atļauties vienkārši nekvalitatīvi strādāt un darīt. Jo faktiski šajos gadījumos faktiski nebūs iespējams turpināt darbu un faktiski finansiāli tiks sodīti. Tad, kad mēs šādu mehānismu panāksim,
tad arī faktiski lielā mērā daudz jautājumu tiks atrisināti vienlaicīgi. Nu, protams, ka ne no būvinspekcijas, ne no šīm prasībām mēs nevaram atteikties, bet šis būs pamatā būvniecības kvalitātei. Paldies, Edmund, un ar to mēs noslēdzām. Dāmas un kungi, lūdzu ar aplausiem sasildīsim mūsu panelistu sirdis. Ladies and gentlemen, thank you very much.